beidzis Latvijas Valsts Universitātes filoloģijas fakultāti, strādājis rūpnīcā VEF par radio regulētāju. Latvijas televīzijā veidojis atmodas laikā populāro raidījumu 3-4. Labrīt. Labrīt. Jā. Labvakar. Vadījis Nacionālo radio un televīzijas padomi, kā arī Radošo apvienību Labvakar kopš 2006. gada. Tiešām tik sen. Kopš 2006. gada Nacionālā teātra direktors. Un kas to būtu domājis, ka Nacionālajā teātrī, kur galvenais ir tradīcijas, kāds varētu runāt par to, ka, lūk, ir vajadzīga drosme darīt citādi? Ojārs Rubenis. Es jau laicīgi paņemšu, jo man jau tagad ir bailes. Es šodien kārtējo reizi sapratu, ka rokas pat rīts, tas nav no dzeršanas, tas nostraukums. Es šodien kārtējo reizi sapratu, ka mana vislabākā īpašība, es vienmēr esmu teicis, ir emocionalitāte un ātrums. Es diezgan ātri spēju reaģēt, un vissliktākā īpašība arī ir emocionalitāte un ātrums, jo tādā brīdī, kad man meitene kaut kādu darbu starpā piezina, teica, tur kaut ko par drosmi, vajag tur parunāt kaut kādā interešu klubiņā. Ai, nu labi, kāda tur laiks, jā, nu tā. Tagad, kad es ienācu, es redzu tik daudz pazīstamas sejas. Man ir tā pavisam jocīgi, jo patiesībā jau jūs visi paši darat lielas un labas lietas, un es īsti neko pat jums nevaru daudz pateikt. Un vēl pēc tik sakarīgām runām, kā šeit, un Benita vispār man nosit gar zemi, jo šādā skaistā sieviete, kuras visu mūžu esmu mīlējis, priekšā saliek viss tik strukturēti, ka man ir jāsaka pilnīgi viss pretēji manā dzīvē. Un respektīvi, es jums sākšu varbūt ar tādu interesantu lietu, kā atšķirībā no... Jā, vispirms SEB bankai milzīgs paldies par doto iespēju reklamēties. Jo es atnesu arī, protams, līdz prospektiņus teātra un žurnālu, un jūs pēc tam viņus varat paņemt un tā tālāk, un reklāmas laiks nav jāmaksā, tas viens. Otra lieta, man ir milzīgi forši sajūta. Es domāju, ka beidzot Grindeks pievērsīsies Nacionālam teātrim kā sponsorētājs. Jānis Jenzis, protams, šatad mani kā draugu paēdina, bet varbūt, ka vēl, un es ceru, ka Benita mums arī beidzot iedos vienu Mercedes, nu ko es saprotu. Bet es jums sākšu varbūt kaut kādu pavisam citu lietu, jo manā tajā darbības zonā un dzīvē, es biju sarakstījis, tur tā sastrukturējis, bet sapratu, tas viss kaķiem zem astes, dzīve notiek pilnīgi savādāk. Un respektīvi, man ir kabinets, kuram ir stikla durvis. Atklāts kabinets, vienā pusē tenisa korti, par kuriem es cīnos, lai dabūtu viņas Nacionālā teātra īpašumā, un tur visādas lietas, kā jūs dzirdējāt, jau notiek. Otrā pusē man ir pilnīgi stiklotas durvis, ja katrs var pienākt, es viņu redzu, tāds atklāts, bet, milzīga kļūda, nav arī žalūziju, jo pārsvarā tas notiek apmēram tā. Piemēram, es ar finanšu direktoru apspriežu finansu jautājumus. Pēkšņi stiklotām durvīm parādās jums visiem ļoti labi pazīstams, es neteikšu viņu vārdu, lai neaiziet pa pasauli, populārs aktieris, un tā lēkā visu laiku pa tām durvīm. Tā lēkā. Es jums saku, man nav laika, man ir tur jātaisa tāds. Labi, beigās es pārtraucu tagad to sanāks, viņš ienāk iekšā, klausies. Viņš saka, man ir tādi sūdi. Es saku, kas noticis? Domāju, mājās loma neizdodās. Kas viņam tāds var būt? Paklausies to zīmi, ka brauc ārā no teātra, vajag nomainīt. Man tikko nostrāpēja pa 20 latiem. Tu nevari kaut ko palīdzēt izdarīt. Tas ir personāla piemērs. Otrs piemērs, kas raksturo manu darbu, ir 7:20 vakarā. Es beidzot atnācis ātrāk mājā, jo pārsvarā es nāku ap 10 vakarā mājās. Zvana parastais telefons. Nevis mobilais, bet parastais telefons. Es viņu paceļu. Vai Ojārs Rubenis? Jā. Es atbraucu uz izrādi, mani nelaiž iekšā. Es saku, kā jūs dabūjāt telefonu? Man iedeva, jums ir publiski pieejams telefons, mēs no Latgales atbraucām un mani nelaiž iekšā. Es saku, ir uzlikts, mēs esam izdomājuši jaunu sistēmu, kad teātrī ir uzlikts televizors Baltajā zālē, kur cilvēki, kas nokavē, var noskatīties ar skaņu izrādes, jo vienalga, pat ja mēs viņus laižam iekšā otrā balkonā, tad tas traucē aktieriem, traucē pārējiem, citi ir nopirkuši biļetes, tie atkal nervozē un tā tālāk un tā tālāk. Es saku, tur ir televizors, ko jūs te iedomājieties? Neko, beigās mums tā saruna tik tālu. Paldies Dievam, es dzīvoju blakus teātrim, es ātri džinsus kājās aizēju.
Kamēr es aizēju, izrādīju pirmais cēliens pusē, es ar viņu iedzeru kafiju, tā kā Jānis iedzer kafiju, nomierinu, paskatos, izstāstu pirmo cēlienu, iekšā neielaižu. Visi absolūti laimīgi. Kāpēc es to visu jums saku? Tāpēc, ka tad, kad pirms 7 gadiem mani uzrunāja Helēna Demakova, un es apmēram 3 vai 4 mēneši lauzos, lai iet uz teātra direktora amatu, man, protams, viss likās pilnīgi savādāk. Es biju iepriekšējos darbos un šur tur pamācījies kaut kādu biznesa vadību, palasījis biznesa grāmatas un tā tālāk, un sastruktūrējis, sazīmējis schēmas, un izdomājis, šito veco Nacionālo teātru tagad es pārplēsīšu uz pusēm, es atnākšu. Žagars man teica, tu atlaidi pirmajā gājienā visus tos vecos atlaidi. Tad es viņus sākšu atlaist, kamēr man tur tā kā nepazīst, un tā tālāk. Un tad, kad es iegāju iekšā šajā ēkā, šajā aurā, šajā kolektīvā, es sapratu, tas viss absolūti, totāli vienkārši nestrādā. Tāpēc, ka pirmkārt teātris ir ļoti liela mašinērija, 2 vārdos jums arī to pateikšu, bet otrkārt teātrī visi ir mākslinieki. Visi ir Uldi Dumpi, Astrīds Kairišs un Ditas Lūriņas. Apkopē ir Dita Lūriņa lielāka vēl reizēm, jo viņi spēlē un ar slotu un iet, un man jāpasaka putekļi un tā tālāk, bet viņi iet pa koridoru un ierauga, ka papīrs viņu nepaceļ, jo es viņu paceļu pa priekšu. Tur ir tik šausmīgi daudz tādas problēmas, un es esmu sapratis, ka principā, un to es sapratu kaut kādā pirmajā pusgadā, ka visi tie mehānismi, ar kuriem tu strādā, tas patiesībā neder viss. Patiesībā teātra direktors zināmā mērā ir psihoterapeits, psihologs, viss kas, tikai ne reāli vadītājs visu to dienu, jo visu to dienu patiesībā no agrīta līdz vēlam vakaram, no 10, es, paldies Dievam, arī 2 stundas no rīta, tas ir mans privātais laiks, es neceļos tik agri kā bērnīt, man nevajag make-up tik daudz likt. Bet es tomēr. Nevajag, es sēžu tuvu, nevajag. Nevajag, jā? Un tad es 10 aizēju uz darbu, tad, respektīvi, no 10 līdz vakarā 7, kamēr sākas izrādi, padarīt nevar pilnīgi, absolūti, totāli neko. Tāpēc, ka tikko, tu sāc kaut ko darīt, ja tas ir telefona zvans, tad tagad vismaz es savai palīdzēju, ka viņi saka, direktors runā pa telefonu, varbūt neskrieniet uzreiz pie viņa iekšā kabinetā. Protams, ka es saprotu, ka tas ir menedžmenta pilnīgi nepareizs pieejams un trūkums, bet tādā iestādē kā teātris ir ļoti grūti savādāk strādāt, jo tie cilvēki ir tik ļoti sakāpināti, viņi visi tādos nervu galos, ka viņiem vai nu vajag tūlīt dabūt atbildi, vai nu vismaz pirmajā gājienā nomierināt, salikt kaut kā pa plauktiņiem, lai viņi vispār ir spējīgi tālāk attīstīties un strādāt. Un visas manas idejas par to, ka es tagad izmetīšu ārā daļu no vecajiem aktieriem, kur varbūt var iet pensijā, ņemšu jaunus un tā tālāk, viss tas izlidoja skurstenī. Un patiesībā ir tā, ka es sapratu, ka 1 vai 2 gados tādā iestādē kā teātris nevar izdarīt pilnīgi un absolūti neko. Un tāpēc man vienmēr ir brīnums, ka maina ministrus katru 2. mēnesi vai pusgadu. Es domāju, viņi taču vispār nekad neko, nevienā nozarē vispār nevar nemaz saprast, par ko iet saruna. Ja, piemēram, viņiem jāpārvada vesela nozari, ja es nevaru tikt galā, teātrī mums ir 211 štata darbinieki un apmēram 150 cilvēki ārštatā, kas apgrozās visu laiku. Tātad reāli Nacionālā teātrī 350, 370 cilvēki, par kuriem visu laiku ir jātur rūpe. Tie ir līgumi, tās ir jaunās izrādes, absolūti viss, kas ar to saistās. Un tas, ko jūs gala rezultātā redzat, ka jūs atnākat uz izrādi, un tādā garlaikotā tonī sakat, drausmīgi riebās, ko es te atnācu. Un tanī brīdī viss iekšā novārās, un tu saproti, ka tu visām gaumēm nevar izdabāt, un tev ir jāiet kaut kāds zināms ceļš. Lūk, un tad, ja mums jārunā par uzdrīkstēšanos, tad vienā brīdī tev pienāk tāda pašam sev atbilde, un es, godīgi sakot, jau kādu 3 gadi katru vakarēju gulēt un saku, rīt no rīta es piecelšos, un es pārtraukšu šo lietu. Tad es pa nakti visu kaut ko izdomāju, no rīta es atkal sastruktūrēju kaut kā savas domas, un mēs ejam uz priekšu. Un māksla ir ārkārtīgi dīvaina lieta, jo mākslā nevar neko salauzt, pārlaust un pārgriezt. Es ar prieku brīnos, kā piemēram
Vienkārši valsts var nolikvidēt vienkārši vienu banku, atdot viņu otrai bankai, un viss notiek tālāk, un viss ir baigi forši. Nu, nevar tā. Mēs vienā reizē sākām sarunu par kaut kādu teātra apvienošanu, un tās atcēlās tik šausmīgs skandāls, ka patiesībā sapratu, ka tas vienkārši nav iespējams. Un mēs esam tik ļoti jūtīgi Latvijā uz savu identitāti, uz mākslu un kultūru, ka katra reforma, ko tu mēģini ieviest kultūrā, ir 10 reizes sāpīgāka nekā reforma, ko mēģina ieviest, teiksim, eiro ieviešana. Es domāju, ka cilvēkiem lielā vairumā ir pilnīgi vienalga, būs tas eiro vai nebūs tas eiro. Bet ja kultūrā kaut kas jau sāk virmot, tad no tā ceļās lielas problēmas. Un tajā brīdī es sapratu, ka man jāiet solīt pa solītim, bet visu laiku paturot prātā, ka manam darbam ir tikai un tad vienīgi jēga, ja kaut ko es izdaru vairāk nekā iepriekšējie, vai kaut ko es izdaru vairāk gan kolektīva labā, jo teātris ir ģimene, tas nav vienkārši darbinieki. Tā ir rūpe vienam par otru, un tur man ļoti labs piemērs, ja, piemēram, man būtu tagad jāatlaiž, nezinu, kaut kāda apsvēruma dēļ no darba Uldis Dumpis vai Ģirds Jakovļevs, Vēsturīt Kairiši, tad teātrī, es domāju, iestātos zināms krahs. Kāpēc? Tāpēc, ka es savā darbības laikā, un tas bija arī mans mērķis, esmu savācis ļoti, ļoti daudz jaunus cilvēkus, un mūsu teātra aktieru vidējais vecums šobrīd ir 36 gadi. Piekrīt, tas ir ļoti, ļoti jauns kolektīvs. Un tajā brīdī, kad jaunie aktieri sēž kafejnīcā pie galdiņa un sarunājās savā starpā un iet visādi joki un rupības un tā tālāk, nu tā ir tad mākslinieka dzīve. Tā ir pilnīgi cita situācija nekā tajā brīdī, kad klāt pie galdiņa pienāk Dumpis vai Jakovļevs un tiek palaisti tie paši jociņi, tās pašas rupības. Un tas smeķis un tā sajūta un tā inteliģence ir pilnīgi kaut kas cits. Un tie jaunie cilvēki, viņi aug no tā. Viņi vienkārši dzīvojot kopā ar visiem šiem cilvēkiem, viņi vienkārši attīstās, un tajā brīdī es sapratu, nē, tu nevari vienkārši tā nogriezt, izmest šitos miskastē, tas darbinieks tev varbūt īsti, varbūt neder, bet tev lēnām viņš jāpārstrādā, jāpāraudzina, un tad kaut kādā brīdī jāsaprot. Ja nu ir patiešām situācija tāda, ka nav vairāk nekur ceļa, nu tad tu sauc ar viņu runā, un tad tu lēnu gari. Es domāju, ka es savā darbības laikā šajos gados esmu atlaidis varbūt kopumā kaut kāds 20 cilvēkus. Atlaidis no darba, tāpēc, ka viņi varbūt nebija zināmā mērā liederīgi. Tas, ar ko visu laiku, arī vēl tagad ļoti bieži nāks saskārties, un es domāju, tā ir vispār Latvijas milzīga problēma, un es pirmajos gadus nezināju, kā vispār ar to tikt galā. Jebkura ideja, jebkura uzdrīkstēšanās, jebkura drosme, tikko kā tu par viņu sāc runāt, tā patiesībā gan tavos tuvākajos komandas kolēģos, gan arī pārējā kolektīvā ir ar nē. Mums vispār latviešiem pirmā atbilde ir nē. Vai mēs nevaram izdarīt šito? Nē, to mēs nevaram. Tas nav iespējams. Bet varbūt pamēģinam, varbūt saliekam kaut kā sastruktūrējam tās lietas. Nē. Tad es parasti savai komandai ļauju nomierināties, visas savas trakās ārprāt idejas. Tad es kaut kādā veidā pat 3-4 naktīm esmu jau tā kā pusgulējis salicis, un tad es eju otrā reizē, un mēs sākam no gala. Un tad jau kaut kāds vienu es noskaņoju, viens jau tā kā ir manā pusē, nākamais, un tad tā kā sāk risināties. Ļoti bieži neizdodas, bet ļoti bieži izdodas, un izdodas absolūti pilnīgi trakas un jocīgas lietas. Tā piemēram, mums bija milzīga, cik man vēl ir 2 minūtes? Nē, 20. Nē, viss. Tā, piemēram, es visu laiku cīnos un patiesībā, ko visu dzīvi cīņu, tas tā smieklīgi. Mēs rūpējamies par to, lai kaut kādā veidā ar vienu nacionālam teātrim piesaistītu jaunāku auditoriju. Un, lai cik dīvaini tas nebūtu, šo jaunāko auditoriju ļoti grūti piesaistīt. Un tad, kad visi vienmēr saka, jā, Rīgas jaunais teātris, jaunais Rīgas teātris, kuru es pats ļoti mīlu šo kolektīvu, tad es vienmēr saku, pagaidiet, bet šis kolektīvs sāka kā šūniņa kopā ar Alvi Hermani 10 gadu garumā, un no sākuma gāja ļoti lēnām un grūti, un viņi ir sauguši tā kā tāda molekula, un viņi no pusvārda jau daudz lietas saprot. Šādā kolektīvā, kā Nacionālais teātris vai Dailes teātris, tā ir cita mašinērija, tās ir citas attieksmes, tas ir ļoti sarežģīts mehānisms. Un, lai to pārgriezt un pagrieztu mazliet citā gultnē, un varbūt ļoti bieži nemaz nevajag, varbūt savu seju vajag atstāt, bet jaunos ir jāpiesaista. Un tad es saku, mums bija tāda ārkārtīgi interesanta tikšanās, mēs uzaicinājām, kā es saku, iPodistus un iPhoneistus,
tā ir balto apkaklīšu publika, kuri uzskata, ka ja viņiem nav iPhones vai iPads rokā, tad, tev nav iPads. Ko tu tur vispār saproti? Man visprastākais mobilais telefons, ja man tik bieži viņš izkrīt, tad es latu varu nomainīt. Un tad, paskatīsimies, kas tev tur repertuārā ir. Un tad tādi PR cilvēki bija sanākuši, mēs tikai uz Rīgas Jauno teātru. Mēs neko, te nav vērts skatīties. Tagad mums nākam pirmdien ir šo PR-istu sanāksmi. Mēs viņus visus esam uzaicinājuši uz vairākām izrādēm. Un, ziniet, tās domas mainās. Tā situācija mainās. Un tad, kad 2 gadus pēc kārtas mēs dabūjām gadu labāko izrādi, un es uzskatu, tas ir šis metodiskā darba panākums, tad es pilnīgi jūtu, kā tā auditorija sāk lēnām pagriezties uz otru pusi. Pirms 2 gadiem Kirillis Rebreņikovs izrāda Mirušās dvēseles, dabūja gadu labāko, un pagājušā gadā Lūkšana Rasnai tantei mazajā zālē. Un tu redzi, ka mazliet cilvēki sāk domāt. Un tas, ko es esmu sapratis savā dzīvē, visgrūtāk ir pagriezt domāšanu. Nedarbību. Tu vari izdomāt, tu vari ar pavēli likt darīt. Tu vari, kā Benīts saka, ar prātu saštukot un saviem padotiem ielikt. Bet likt viņiem domāt tu nevari. Un ja tu viņus nepārliecini, ja tā tava mīlestība, kā jūs teicāt, ja tā mīlestība tev vienkārši un tavs piemērs kaut kādā veidā tajā konkrētajā ikdienas darbā, tu to nevar izdarīt, tad patiesībā tev katru dienu jāuzdod sev jautājums, kāda tā tava diena ir pagājusi. Un lūk, mēs dažādos veidos, saņemot arī dažādas kritikas, kā, teiksim, teātris var nosaukt jauno zāli par aukartas zāli, kopā ar Latvijas mobilo telefonu. Jā, Latvijas mobilais telefons mūs pabalstīja, Latvijas mobilais telefons iedeva mums līdzekļus, lai mēs šajā zālē, jaunajā zālē, kas ir tehnoloģiskā zāle, jo pie remonta bija aizmirsti uzbūvēt vispār jebkādu zāli. Mēs tur uztaisījām garderobēs zāli tādu, lai tajā zālē sāktu pieredzināt, kā cilvēki nāk. Un tas ir metodisks, lēni darbs. Un tagad šī zāle piepildās, un mums ir brīnišķīgas izrādes, uz kurām jau, paldies Dievam, nevar dabūt biļetes. Tā kā es domāju, ka tas jau ir kaut kāds step by step gājiens. Vai, teiksim, iestudēt pilnīgi nenormāli traku un ārprātīgu izrādi, kā Vojceks Nacionālā teātrī, kas ir pilnīgi kaut kas nebijis Latvijas vispār situācijā, ka kaut ko tādu var un ar Maskavas režisoru Kirillis Rebreņikovu, kur, protams, mums no zāles katru vakaru iet ārā apmēram 15-20 cilvēki, un durvis tiek klapētas. Un tad es mēģinu stāvēt, pagaidiet, bet varbūt tur ir simboli. Tagad tu saki, mēģini ar tiem skatītājiem vēl ārpus runāt. Ko jūs tur rādat, par ko es nodokļu naudu maksāju? Jā, bet tad es vienmēr atceros, ka Vācijā skatījāmies vienu izrādi, un tā bija tāda bēgšana no Saraja Mocarta opera, kur bija uztaisīta Holandē Malkmājā. Plikumi, krūtis, sirdis rauj ārā un tā tālāk. Pirmizrāde, vienkārši uz Mocarta muziku. Mocarts tev aizmirstās, tā nav, bet tas, kas skatos, notiek ārkārtīgi, tā viss. Un tās izrādes vidū, pēkšņi tā bija pirmizrāde, tās izrādes vidū, 20 minūtē tev jau sāk aplikt visi tie plikumi, jo, ka nav ko teikt, tad staigā pliks. Un 20. minūtē tu pēkšņi saproti, ka tev tas tā kā, un tu sāc skatīties apkārt. Un kādā 40. minūtē pēkšņi vācu publika pirmizrādē ceļās kājās, ar tauriņiem tādi kungi visi, un sāk bļaut, bū, par ko mēs jums nodokļus maksājam. Otra tāda jaunāka daļa, tie bļauj, aplustiet, veci, aplustiet, lai šeit skatīties izrādi. Tā kā, principā, tas ir normāls process, un reizēm man pašam ir bijis tāda sajūta, ka gan savā, gan citos teātros, ja es domāju, ka man nepazīst, es labprāt pieceltos kājās un teikt, aplustiet, beidzot pārtrauciet to izrādi. Tad patiesībā, ja runājot par to drosmi, tad es domāju, ka drosme nav nekāds, tas patiesībā nav nekas. Drosme varbūt iziet uz ielas un aizstāvēt meiteni, ja kāds viņai nāk virsū. Tā gan reizēm, man liekas, ir drosme. Vispārējais darbā, ar kuru, teiksim, es nodarbojos, tā ir tikai solīt pa solīt kaut kādā veidā uzdrīkstēšanās. Un ja šodien Nacionālā teātra, es speciāli nerunāju par biznesu un šīm sastruktūrētām lietām, jo te jau tik gudri runāju, bet vienkārši tādā raksturojošai iezīmē, lai jūs saprastu, ka tā nav tikai māksla un ka tas nav tikai teātra uzvešana, tie nav tikai trakie režisori, aktieri, apkopējs un vispārējie, tad es varu pateikt, ka Nacionālā teātra apgrozījums gadā ir 2,5 miljonu latu. Un tas, teiksim, priekš
Latvijas teātri nav nemaz tik maz, un valsts budžets mums iedod 700 000. Tā kā patiesībā, kad es vienmēr sāku aizstāvot budžetu, es saku, ziniet, mēs beigās apmēram 700–800 000 apmaksājam atpakaļ nodokļos, tad patiesībā jūs mums arī neko neiedodat. Ja? Rezultātā jūs neko neesat tiesīgi mums vispār aizrādīt vai darīt. Un kā vienreiz Saimā, kad es aizgāju, man viena arī jūs visi zinat, cienījuma deputāts kundze teica, kādas jūs tur tās izrādes taisat? Es teicu, ziniet, tā sliktā izrāde, ko mēs uztaisījām, mēs viņu pēc 30 izrādēm noņemsim. Un ja viņa neies pēc 10, un tie zaudējumi būs 15 000 lati, bet tos likumus, ko jūs pieņemat, mēs esam ar tiem spiest dzīvot visu atlikušo dzīvi, tad paskaitiet, cik latos bija. Tad tā komisija bija multa cieta un viss beidzās. Viss, man liekas, es jau esmu aizrunājies. Neko, esiet drosmīgi. Tik daudz sarakstīju, Vans varētu neko nepateikt. Jā, nē. Paldies tev par to. Paldies īstenībā. Jautājums, vai kādam ir kāds uzdrīkstēsies uzdot kādu jautājumu? Lūdzu. Jā. Kas ir tās lielākās uzdrīkstēšanās, ko soli pa solītim tu esi tomēr panācis vai pārliecinājis vai izdarījis? Pieradināt skatītāju domāt savādāk. Jo tāpēc, ka, protams, nevar runāt par naudām un pārējām visām lietām. Tas ir ļoti sāpīgs jautājums. Ja man jums biznesa cilvēkiem jāskata, ka teātra vidējā alga šobrīd uz papīra 380 lati, tad man liekas, tas ir apkaunojoši un man kauns pat par to teikt, bet tāda ir situācija. Bet tā lielākā uzdrīkstēšanās man priekš sevis ir pieradināt cilvēkus, gan savējos, ar kuriem es kopā strādāju, noticēt man un pašiem sev, un uzdrīkstēties domāt savādāk. Jo, ja mākslā nebūs uzdrīkstēšanās domāt savādāk, un ja skatītājs nepieķers sev pie domas, ka man tas nevis riebjās, bet es mazliet tā kā padomāšu, ko viņš ar to domājis, tad, man liekas, mūsu ceļš bišķiņ savādāk ies, un tas arī nebūs. Uzdrīkstēšanās. Bet tu skaidro visu laiku, tu personīgi runā? Jā, skaidrs. Labi. Jautājumi. Varbūt jums ir kādi jautājumi? Droši varat uzdot. Klausījāties, prātojāt, lūk, ja man būtu iespēja. Lūdzu. Viņi ir noguruši, paņemiet buklets un iedzeriet. Ojārs Rubens!